Šī 14 solu D-kurte skaņojuma zvanga ir pati lielākā no zvangām, kādas mēs piedāvājam. Ar ko viņa atšķirās no pārējām zvangām? Pirmkārt, ar savu izmēru. Viņa ir vislielākā daudzos parametros. Viņa ir uzskaņota tā kā lielie hangi D-kurte. Tas ir populārākais hangu skaņojums, jo viņš ir super melodisks. Viņu var praktiski ārti iemācīties, jebkurš iesācējs vieglāk. Tāpēc, ka šeit viss nots arī seko. Ir pati lielākā zemākā mēlīte, un tad iet tālāk šitādā veidā. Un notis šeit ir tāds, kur ir zemais re, tas ir viszemākais no visām zvangām, kas mums ir. Ja tu spēlē šeit, viņš iedos harmonijas re. Skaņa ļoti atšķirās atkarībā, kur tu uzsit. Tad augstākā ir lā nots. Lā, sol, fa, mi, re, do, si bemol, lā. Principā viņa ir uzskaņot re minorā, bet to var gandrīz nospēlēt lā minoru, kas nozīmē, ka tas ir tā kā do mažors. Notis sakrīt, izņemot šis te taustiņš. Tātad uz do mažoru zvangām tur būs si, šeit ir si bemol. Ja tu izlaid šo taustiņu, nespēlē šo un spēlē tikai pārējos, tad tu vari pilnībā mierīgi improvizēt kopā ar savu do mažoru zvangu, jebkurā izmērā, un spēlēt šo instrumentu. Vai arī nespēlēt septītnieku uz do mažoru zvangas un spēlēt to si bemol. Un tad var mierīgi improvizēt un spēlēt. Un tas, ka te ir do, re, mi, fa, sol, la, tu var mierīgi spēlēt arī visas tautas dziesmas vai citas dziesmas. Zvaniškan. Man mīļākā dziesma, ko šobrīd mācos uz hanga spēlēt, izdomā savu ritmu un izpaudies pēc sirds patikas. Kas vēl šeit sanāk, ir arī akordi. Lā minors, do mažors, re un si bemol akords. Taisīt noskaņas meditācijas, tad tas ļoti labi strādā un ļoti forši skan. Un te pa vidu viņš iedod vēl oktāvu. Ar šīm vālītēm diezgan grūti tur trāpīt, tāpēc, piemēram, spēlē ar mazām vālītēm. Jā, re, ka viņš iedod harmonijas. Un to var darīt arī ar pirkstiem. Tāpatās kā ar visiem citiem šādu veidu instrumentiem, svarīgākais ir atrāviens. Lai tev superīgi skan!